Nu, labi, šodienas epizodē mēs runāsim par brīnišķīgu burtu savienojumu DBT, ko mēs gan jau izmantosim arī visā epizodē, kas ir mazais atšifrējums būtu dialektiska behaviorālā terapija, un šodien ciemos ir Ieva Bite, ko man ir ļoti liels prieks redzēt. Un tad, kad es mācījos universitātē, un ne tikai universitātē, bet arī tagad saku, ja es izaugšu, tad, kad es izaugšu, es gribu būt tā kā Ieva Bite. Tāpēc man ir tiešām prieks un gods tevi redzēt šeit, un paldies, ka tu esi atnākusi. Un es pirms epizodes skatījos, kā tevi iepazīstināt, un es sapratu, ka tu esi viss kaut kas. Tu esi supervizors, tu strādā Latvijas universitātē, KBT, DBT, un vēl kaut kas tā kā varbūt tu vari drusku īsumā pastāstīt un drusku iepazīstināt ar sevi. Jā, es esmu klīniskā un veselības psiholoģija. Tā ir mana pamatizglītība. Un tad es esmu mācījusies vairākus psihoterapijas veidus. Tā kā es sāku mācīties eksistenciālo psihoterapiju, tad es mazliet pamācījos analītisko psihoterapiju, diezgan daudz īstenībā. Un tad es kā es arī saku biežiem studentiem, es joprojām nesapratu, ko darīt ar klientiem līdz galam. Un tad visas zvaigznes salikās tā, ka mēs uzsākām kognitīvu behaviorālās terapijas apmācības programmu. Kognitīvu behaviorālās terapijas asociācijā sadarbībā ar Latvijas universitāti. Un tad šis virziens man ārkārtīgi iepatikās. Un tad, es domāju, mēs esam šajā profesijā, kurā mēs nekad nebeidzam mācīties un nekad nebeigsim mācīties, kas ir absolūti brīnišķīgi, un vienmēr ir tā sajūta, ka tu nezini pietiekami daudz. Tad vienā brīdī es sapratu, ka mani patiešām ļoti interesē dialektiska behaviorālā terapija, tā kā neapšaubāmi mani piesaistīja arī šīs terapijas izveidotājas Māršas Linehanas personība un arī tas zinātniskums, kurā viņa balsta terapiju, arī garīgums, kurā viņa balsta šo terapiju, un šī visa apvienojums, un arī man ir licies, es esmu faktiski strādājis ļoti daudz krīžu jomā, mēs kopā ar kolēģi izveidojām krīžu un konsultāciju centru Skalbes, tā bija viena no manām pirmām profesionālām pieredzēm, un arī psihiatrijas centrā, kur mēs ikdienā es saskāros ar cilvēkiem, kuri ir ar emociju regulācijas grūtībām un kuri var gribēt izdarīt pašnāvību, kuri var gribēt darīt sev pāri, kuri var gribēt citiem darīt pāri, kuri netiek galā ar depresiju, ar trauksmi, ar kaunu, ar traumatiskām pieredzēm un visu kaut ko tam līdzīgu. Un tad šī terapija ir ļoti piemērota šiem cilvēkiem. Jā, un tā tu nonāci līdz DBT. Un tā es nonācu līdz DBT, jā. Un tad mēs esam. Jep, un tad tu arī esi, jā. Jā, es arī šeit esmu. Un, ja tev vajadzētu tādiem vienkāršiem vārdiem īsumā pastāstīt par cilvēkiem, kuri, es pieļauju, ka noteikti ir cilvēki, kuri pirmoreiz mūžā dzird tādu savienojumu DBT, dialektiska behaviorālā terapija, kas ir tas, ko tu varētu īsumā pastāstīt, kas ir šī terapija? Kas ir šis terapijas virziens? Jā, es domāju, šis nosaukums ir pat grūti izrunājams. Tā Ir kā tie trīs jātrenējas burti DBT skan varbūt pat skanīgāk un pievilcīgāk nekā šis pilnais nosaukums. Bet šajā nosaukumā ir būtība, un tā pirmā un galvenā būtība ir, ka tā ir behaviorāla terapija. Tas nozīmē, tā ir uzvedības terapija, kā faktiski tas ir, tā ir kognitīva behaviorālās terapijas trešais vilnis, kur Mārša Linehana izveidoja ar mērķi palīdzēt cilvēkiem, kuri ir nonākuši pašnāvības krīzē un kuri neredz citu izeju. Un tad vēlāk šī pieeja tika paplašināta uz cilvēkiem vispār, kuriem ir emociju regulācijas grūtības, un tas ļoti, ļoti labi strādā. Tad viens no šī trīsburta savienojuma galvenajiem vārdiem ir behaviorālais, uzvedība, un pirmais ir dialektika, ko Maršai Linehanai ieteica faktiski viens no viņas studentiem, kurš bija arī mazliet aizrāvies ar marksisma idejām, un ideja par dialektiku ir galvenokārt ideja par to, ka mēs mēģinam savienot pretējus spēkus un pretējus procesus. Tā ir ideja par to, ka mēs mēģinam kaut ko integrēt un veidot sintēzi, nevis antitēzi vai nevis nostādīt lietas vienu pret otru. Ja mēs domājam par to, ka
cilvēkiem, kuriem ir emociju regulācijas grūtības, ļoti bieži ir melnbalta domāšana, tā kā vai nu es esmu perfekts, vai es esmu absolūtākā nulle un man nav vērts dzīvot, vai nu tur tie pārējie ir totāli slikti un viņi tikai dara man pāri, vai arī viņi ir tā kā vienkārši absolūti lieliskākie cilvēki pasaulē un nav kaut kas ir pa vidu. Līdz ar to šī pieeja palīdz nedomāt melnbalti, palīdz domāt par vidusceļu, palīdz skatīties no visām pusēm. Jā, un šis skan lieliski. Un es atzīšos, tā kā arī man mācoties DBT terapiju, tādu dialektiku tu izlasi un liekas super it kā vienkārši, un tad pēkšņi vairs nav. Vai tu varbūt iedot kaut kādu piemēru, kā mēs to dialektiku varam sardzēt? Kas būtu tas vidusceļš? Man liekas, tu minēji brīnišķīgs piemērs, vai tad dzīvot vai nedzīvot ir tas melnais un baltais, kur mēs bieži varam iekāpt. Kas būtu tas vidusceļš tādā dialektikā? Jā, tā kā vai nu labs vai slikts, tā kā tas droši vien būtu tas visbiežāk sastopamais. Tā kā vai nu es esmu pilnīgi labs vai es esmu pilnīgi slikts, un dialektika nozīmē pieņemt to, ka man var būt sliktas īpašības, man var būt negatīvas domas, man var būt negatīvi dzīves notikumi, bet tas nenozīmē uzreiz to, ka es esmu tā kā, ka mana dzīve ir neizdevusies, piemēram. Tā kā tas varētu būt viens no piemēriem. Un arī tā kā tas tādas tā kā pretējas vēlmes, piemēram, es gribu vienlaiks dzert un vienlaiks būt skaidrā, piemēram, kas dažreiz liekas nesavienojami. Dzīvot un mirt, tā kā tās ir droši vien tās lielākās galējības. Bet, protams, mēs to redzam ik uz soļa, mēs to redzam strīdos, piemēram, tā kā strīdos ar partneriem. Es domāju, tas ir ļoti, ļoti, ļoti klasiski. Tu nekad nemazgā traukus. Nekad nepalīdzi. Tev neinteresē, kā es izskatos, jo tu neredzēji, ka es biju pie friziera. Tas ir, protams, absolūti melnbalti. Un tas, kas būtu pa vidu, ir atzīt, ka kaut arī mans partners neredzēja to, ka es eju pie friziera. Tā kā kopumā viņš izturas pret mani labi. Iespējams, mīl mani joprojām, un varbūt es varu pieņemt to, ka viņš reizēm neredz kaut kādas lietas. Jā, un tu jau drusku ieskicēji, bet ja tev būtu jāraksturo no tāda DBT skatījuma, kā DBT skatās, kas ir tie galvenie iemesli, kāpēc cilvēkiem rodas emocionāls vai psiholoģiskas grūtības? Biopsihosociālais ir Lindehanas skaidrojums. Un tas ir ļoti, ļoti svarīgs, kā arī tas, ko mēs darām, satiekoties ar klientiem. Un pirms mēs viņus uzņemam šajā DBT programmā, mums ir tā saucamās pirms terapijas pārunas vai pretrītments, angliski saucās latviski, tā kā pirms terapijas sesijas, kurā mēs palīdzam cilvēkam saprast to, ko šī terapija nozīmē. Un vienlaikus arī, kāpēc ir radušās viņa grūtības. Un tas biopsihosociālais nozīmē to, ka vairumam mūsu grūtību, īpaši, ja tās ir saistītas ar emociju regulāciju, ir kaut kādi bioloģiskie cēloņi. Tā kā, piemēram, varbūt mums ir tagad šī viena no pasaules modernākajām diagnozēm uzmanības deficīta un hiperaktivitātes traucējumi, kas ir, protams, reāla, objektīva problēma. Tā kā varbūt mums tas ir, un tāpēc ir šī bioloģiski noteiktās grūtības ar, piemēram, impulsu kontroli, ar to, ka mēs ļoti ātri piedzīvojam emocijas, viņas uzliesmo ļoti spēcīgi, viņām ir liela intensitāte. Un tas ir kaut kas, un mēs lēni atejam atpakaļ līdzsvarā, un tas ir kaut kas, kas ir bioloģiski noteikts. Un tad mums ir visādi veidi sociālā vide un sociālie faktori, kultūra, kurā mēs dzīvojam. Tā kā varbūt mēs augām skolā, kurā skolotāji mums sit ar lineāli pa pirkstiem. Un neļāva izteikt savus viedokļus un savas domas. Varbūt mēs dzīvojām vidē, kurā pilnīgi viss bija atļauts, kas atkal ir iedevis kaut ko par to, ka mēs īsti nejūtam robežas šai dzīvē. Tā kā ir dažādi sociālie faktori, tā kā reliģija, kultūra, vide, kurā mēs esam. Tā kā, es domāju, varbūt
cilvēki mēdz joprojām augt visdažādākajos apstākļos, nekā vecāki viņiem liek staigāt ar lakatiņiem, piemēram. Visu bērnību iet uz skolu un tā tālāk tikai tāpēc, ka viņš pieder noteiktai reliģijai, un tas viss, protams, ietekmē. Un tad, protams, ir šī pati ģimenes vide, kurā mēs arī piedzīvojam. Es domāju, latvieši ir piedzīvojuši daudz traumatiskus notikumus savās bērnībās, tā kā diez vai mums ir vispār daudz labi funkcionējošu ģimeņu, kuras ir dzīvojušas padomju apstākļos. Domāju, trauma ir gandrīz vārds kaut kas no ikdienas, ko daudz ir piedzīvojuši. Un tad, protams, kas viss notiek mūsu dzīvēs. Tā kā tur ir visi šie dažādie faktori, tādēļ arī ir tik grūti, piemēram, ir tik grūti reizēm veikt arī pētījums psiholoģijā, jo ir tik daudz ietekmes, Ir tik daudz kaut kas, kas mūs ietekmē, un mēs nekad nevaram pateikt tik skaidri, kam ir cēlonis. Jā, man liekas, ka stāst arī šeit var dzirdēt to dialektiku tik daudz, ka tas nav gluži tā, ka mēs ejam pie iela un Dieviņš uzmet mums virsū kaut kādu problēmu. Dažreiz viņš uzmet, un tad jautājums ir, kā mēs varam ar to dzīvot tālāk. Jā, ka mums var būt šie apstākļi, un tajā pašā laikā mēs esam tie, kas var ar to mēģināt kaut ko darīt. Jā, absolūti. Jā, un tu sāki jau drusku stāstīt par tādu tipisku, kāda būtu tā tipiskā terapija. Un te, kad tu stāsti, var sadzirdēt, ka tas nav gluži tā, ka mēs atnākam tagad pirmo reizi kabinetā, sēžam un sākas tā kā process. Tu minēji, ka TBT atšķiras ar to, ka ir tāds pre-treatment vai tā kā pirms terapijas procesa sadaļa, vai tu vari drusku ieskicēt, ja kāds no tiem, kas klausās, izdomā, jā, šis skan pēc manis, man ir visi šie emociju vilnīši un man patīk šī dialektiskā pieeja. Ar ko cilvēkam ir jārēķinās? Ko tas nozīmē nākt DBT terapijā? Jā, tas nozīmē parakstīties uz to, ka tas cilvēks ir gatavs strādāt pie tā, lai kaut ko mainītu. Kā mēs šī terapija ir laikā ierobežota, intensīva, strukturēta un prasmēs balstīta. Līdz ar to viens no tādiem ļoti būtiskiem terapijas aspektiem ir šīs prasmes, ar ko DBT noteikti ir slavena visā pasaulē. Es domāju, nav neviena cita virziena, kurā būtu tik daudz prasmes, kuras cilvēkiem māca. Jā, kad tu saki prasmes, kas ir tas, ko tu domā? Kas ir prasmes? Prasmes, tas ir dažādi paņēmieni, kā mēs varam tikt galā ar grūtiem brīžiem, arī būt savā ikdienā, komunicēt ar cilvēkiem un regulēt emocijas. Tās ir prasmes, un tas ir tas, ar ko ir jārēķinās, ka viņam ir jāvelta vismaz dienā kāds 20-30 minūtes tam, ka viņš mazliet pašnovēro sevi strukturētā veidā. Viņš raksta dienas grāmatu atbilstoši terapijas mērķiem, un viņš trenē šīs prasmes, ko mēs viņam mācām. Dienas grāmatu, vai tas ir kā mēs iztēlojamies pamatskolā, ka mēs rakstam dienas grāmatu, vai tas ir kaut kā gluži drusku citādāk? Jā, tas ir drusku tā kā pamatskolā stundu saraksts. Bet mēs vienojamies par mērķiem. Tas ir arī kaut kas tāds, ko mēs darām tajās pirmajās sesijās. Mēs mēģinām saprast, kas ir tie mērķi. Mēs sākam vienmēr ar to, kas ir tas kādi ir lielie mērķi, kas padara cilvēku dzīvi dzīvošanas vērtu. Dzīvošanas vērtās dzīves mērķi, tā mēs viņus saucam. Un tad mēs definējam arī ļoti skaidri, kur mēs gribam virzīties nākotnē, un pat, ja tas cilvēks atnāk milzīgā krīzē un saka, ka viņš negrib virzīties nekur, tad tas, ko mēs jautājam, ir, kas ir tā viena lieta, kas noņemt viņa pašnāvības risku, piemēram, vai ja viņš uzdrošinātos kaut ko vēlēties savā dzīvē, ko viņš vēlētos, mēs mēģinam atrast, kas ir tas, kas viņam dotu jēgas sajūtu, un kas arī novērst šo risku, ka viņš patiešām kļūs bīstams sev vai citiem, kas ir mūsu pirmais nosacījums. Mēs
Mēs varam palīdzēt cilvēkiem, kur ir dzīvi, nevis cilvēkiem, kur tāda nav. Tā ir viena no pirmajām vienošanām, un mēs tā kā balstoties uz to arī sastādām uzvedības mērķus. Un uzvedības mērķi ir tie, ko mēs liekam dienas grāmatā. Tā kā, piemēram, dienas grāmatā var būt viņa pašnāvības domas, dienas grāmatā var būt paškaitējums, tieksme lietot alkoholu, lietot narkotiskās vielas, un arī viss kaut kas pozitīvs. Piemēram, izdzertais ūdens daudzums, vai fiziskās aktivitātes, vai veselīga ēšana. Tā kā atkarībā no tā, kur tas cilvēks ir, un pie kādiem mērķiem mums ir svarīgi ar viņu strādāt. Un tad viņam ir dienas grāmatas ietvaros, tā kā negluži tā kā pirmajā klasē, mēs mēģinām to mazliet padarīt vienkāršāk nekā pirmajā klasē. Cik labi, vai ne? Prom no skolas tā. Līdtekstīšanu mēs tiešām negribam, tā kā ir ļoti daudz visādu aplikāciju arī, kas ir DBT šobrīd, lai maksimāli atvieglotu cilvēkiem šo savu ikdienas novērošanu. Bet principā viņam ir jāpieraksta, cik liela bija viņa tieksme, piemēram, smēķēt marihuānu tajā dienā. Ja viņš nolēma ar to strādāt, tad viņš pieraksta to, cik viņa bija liela un vai viņš to darīja vai nē. Un arī kā viņam gāja ar prasmēm, kuras prasmes viņš trenēja. Jā. Izklausās, ka tomēr kaut kas ir jādara, vai ne? Jā, tā ir tā problēma. Tā kā, ja cilvēks grib nākt uz DBT, tad viņam ir jārēķinās, ka viņš padara savu emocionālo labsajūtu par prioritāti. Un līdz ar to viņš arī strādā, lai viņam kļūtu labāk. Jā, izklausās, ka viņam ir jābūt tādam gana, tu minēji par to mērķi, ka ir jābūt tomēr gana motivētam arī darīt kaut kādas lietas. Bet mēs strādājam pie motivācijas, jo motivācija nav vienkārši tā kā es gribu vai negribu kaut ko mainīt. Motivācija ir arī, vai es ticu, ka es spēju kaut ko mainīt, vai šis ir labākais brīdis, lai es veltītu tam laiku, ka varbūt šis nav, varbūt ir kaut kāds cits brīdis, kas pienāks un kas būs labāks, bet tā mēs dažreiz varam nodzīvot līdz saviem 85 un nesasniegt šo brīdi, tā kā ir vērts pamēģināt. Jā, ir vērts pamēģināt, un man patīk tas, ko tu minēji, cik viegli mēs varam palīdzēt cilvēkiem, kur jau ir miruši. Jā. Tā kā baigi grūti, vai ne? Jā. Jā, bet kamēr tu esi dzīves, tikmēr mēs varam kaut ko tajā visā darīt. Labi. Tā kā, ja cilvēks nomirst, viņš vairs nevar sasniegt savus mērķus vairumā gadījumā. Jā, tā vairs īsti nebūs tāda dzīvojama dzīve šādā izpratnē. Un, labi, tā kā ir jābūt tiem mērķiem, ir jābūt gan apņēmībai. Tu minēji laikā limitēta, cik man ir jārēķinās, ja es izdomāju nākt šo DBT terapiju, cik ilgs process tas ir drusku atkarīgs no tā, cik kādā krīzē tu esi. Tā kā, ja šis ir ļoti grūts tavs dzīves periods, un ja tu jūties ļoti disregulēti tādā nozīmē, ka tavas emocijas tiešām ļoti lēkā, tā kā tie viļņi ir tik lieli, ka viņi sasniedz tsunami. Un nones visu nos. Tad tev ir jārēķinās ar to, ka tev visticamāk vajadzēs abus pilnos stabilizācijas periodus, kas ir pusgads plus pusgads, kur ir grupas prasmu treniņš un individuālā terapija. Un tad pēc tam, kad tu būsi to pabeigusi, tad mēs varam, kad tu esi stabilizēta un tavs prāts ir jau kā mierīgs ezera ūdens, tad tu vari sākt risināt savas dzīves problēmas. Bet es nozīmē, ka tad, kad mans prāts ir mierīgs, tad es atkal turpinu to pusgadu? Tu vari, un tad mēs parasti apmēram vienojamies. Mēs mēģinām vienoties, cik ilgu laiku vajadzēs, lai sasniegtu noteiktus mērķus. Tā kā tas nav, tur ir dažādas versijas arī dialektas behaviorālai terapijai, kur faktiski Marsha Linehan visvairāk ir izstrādājusi tieši šo te stabilizācijas posmu, kas ir līdz apmēram šis gads, tā kā pusgads plus vēl pusgads strukturētā veidā. Un tad tas vispārējais ir viss kaut kas ieskaitot darbu ar sistemātisku darbu ar traumatiskām pieredzēm, bet dažos modeļos tā kā traumatiskās pieredzes arī par tām arī runā arī ātrāk nekā tikai tad, kad cilvēks ir stabilizēts. Un tad tā kā viss kaut kas tā kā partnerattiecību uzlabošana vai dzīves kvalitātes uzlabošana citos veidos un tā tālāk atkarībā no tā, kas tam cilvēkam ir aktuāli. Jā, pēc tā, ko tu stāsti, izklausās, ka tas pusgads ir tas minimālais, ko cilvēkam ir jābūt gatavam. Tas ir klasiskais DBT modelis, kur ir
šīs 24 vai 25 nedēļas prasmu treniņu grupa, paralēli tam individuālās sesijas. Tā kā tas ir kaut kas, kas arī aizņem laiku. 3 stundas nedēļā, ar kurām ir jārēķinās. 3 stundas nedēļā individuāli pie terapeita un vēl prasmju. 1 stunda nedēļā individuāli pie terapeita un 2 stundas nedēļā prasmu treniņu grupa. Jā, un tad minēji par tiem mājasdarbiem, ka katru dienu vēl ir jābūt un veltīt mājasdarbi. gatvam veltīt laiku mājasdarbiem. Jā, tas tā atbiedē, nobiedē? Es domāju, tas varētu nobiedēt. Es domāju, es esmu mācījis, es esmu absolūts TBT fans, man liekas, tā kā, dodiet prasmes, dariet to, bet es varu tiešām iztēloties un saprast, ka tas ir tāds, kā tu minēji, ka šī ir tā terapija, kura liek prioritizēt savu mentālo veselību. No vienas puses, atkal dialektika, vai ne? No vienas puses tas varētu likties biedējoši. No otras puses tā izklausās pēc lieliskas iespējas tiešām likt sevi pirmajā vietā un parūpēties par sevi. Un cik bieži mēs varbūt tai mūsu mentālajai veselībai īstenībā atvēlam tādu sekundāro lomu, ja paliks pāri laiks, tad varbūt kaut kur iespiedīšu. Izklausās, ka šajā terapijā, nevis izklausās, mēs zinām, ka šajā terapijā mēs atrokam rokas un tā kā un vienlaikus viena no lielākām lietām, un tā atkal ir dialektika, viena no grūtākām lietām ļoti bieži ir palīdzēt cilvēkiem turpināt to darīt, jo viņi vienkārši viņi negrib nākt uz sesijām, viņi negrib trenēt prasmes, jo tas prasa pūles, un tad tas ir arī mūsu darbs viņus turpināt motivēt visu to procesu laiku. Bet es tiešām personīgi no visiem terapijas virzieniem, kurus es esmu mācījusies, tā kā kognitīva behaviorālā terapija, protams, ir arī prasmēs balstīta terapija, un viņi ir drusciņi kaut kādā diezgan lielā nozīmē plašāka nekā dialektikas behaviorālā terapija, kur ir tieši vērsta uz emocijām. Bet manuprāt, es domāju, tā ir labākā apmācība programma, kurā es esmu bijusi. Jo tik skaidras prasmes, tik detalizēti izstrādātas, gandrīz katrai tavai grūtībai. Katrai dzīves situācijā atšķir grāmatu. Un šis ir emocija regulācija prasme numur 3. Un mēs viņu varam lietot. Jā. Kāda ir terapeita loma šajā? Kā ir klasiski mēs iztēlojamies. Es nezinu, kā citi iztēlojas, bet stereotipiski gan jau, ka mēs iztēlojamies to Freida dīvāniņu, kur tu aizēji un apgulies, bet TBT pati par sevi jau ir krietni vien aktīvāka terapija, kas prasa iesaisti. Un prasa iesaisti arī no terapeita. Es atļaušos teikt, varbūt lielāku vai tādu aktīvāku nekā citos terapijas veidos. Vai tu vari pastāstīt par šo, kāda ir tā loma terapeitam šajā procesā? Jā, ļoti liela. Tā kā terapeits ir vienlaikus ļoti atbalstošs un emocijas validējošs, kas nozīmē, ka cilvēkam visu laiku tiek sniegts apstiprinājums tam, cik viņa emocijas ir nozīmīgas. Un pret viņu ir ļoti daudz cieņas un empātijas un atbalsta. Un no otras puses, tā ir terapija, kurā ļoti aktīvi visu laiku tiek virzītas pārmaiņas. Un tu pieminēji šo psihoanalītisko terapiju, kur terapeits ir vairāk pasīvs un ļauj pacientam uz sevi visu kaut ko projicēt un tad pēc tam to interpretē. Un tas, ko Linehan arī uzsver šīs terapijas izveidošanas sākumā, ir, ka tie cilvēki, kuri tiešām ir emocionālās krīžu situācijās, ka viņiem šī pieeja ir ļoti invalidējoša, kas ir pretstats validācijai, kur ir kāds, kurš zina kaut ko labāk, un kurā viņi nesaņem pietiekoši daudz rūpes par sevi un visvairāk tieši šīs validēšanas, un arī viņiem trūkst prasmes. Jo, ja viņi nav iemācījušies neko citu, kā, piemēram, ja viņu ģimenē visu laiku kāds viens uz otru kliedza, tad no kurienes, lai viņi būtu iemācījušies veselīgāku komunikāciju, veselīgākus konfliktu risināšanas paņēmienus. Un DBT to piedāvā gan šo te emociju atzīšanu un cieņpilnu attieksmi un rūpes, gan arī šo te prasmu mācīšanu.
Bet jā, tā kā neapšaubām šis ir terapijas veids, kur terapeitam ir ļoti liela iesaiste, ņemot vērā to, pret ko es domāju ļoti daudzi to nesaprot arī mūsu kolēģi, kāpēc ir šis princips, ka mēs esam pieejami saviem klientiem 24/7. Kāds to domā? Vai tu vari pastāstīt, kas ir tā lielā atšķirība? Vai ne? Te mēs zinām, es jau zinu, varbūt pareizi atbildēt coachings, bet... Ja cilvēks ir krīzes situācijā, viņam var nepietikt ar 1 stundu nedēļā, kurā viņš satiek savu terapeitu. Tā kā viņam var būt milzīgas grūtības pa vidu, un viņš vienkārši var netikt ar to galā. Un tādēļ viņam ir iespēja sazināties ar savu terapeitu, un terapeits kā reiz pat veicina, lai klients sazinātos ar viņu. Ka klientam ir iespēja zvanīt vai rakstīt terapeitam ārpus sesijām. Un viņi var sazināties, un galvenais fokus ir, ka terapeits viņam palīdz pielietot prasmes krīžu situācijās. Tā kā nevis dzēst ugunsgrēkus, bet tieši tā kā palīdzēt trenēt, tā kā saprast, kuru prasmi viņš var lietot un kādā veidā viņš var lietot tādā brīdī. Jā, man nāk prātā tā aina, ka tas arī mēs ejam uz sporta zāli, tad terapeits ir tas treneris, kurš parāda vingrinājumus, bet tas vingrinājums tāpat ir jādara tā. Jā, terapeits ir veids tā saucamo coachingu vai prasmu trenēšanu, un viņš to dara gan sesiju laikā, gan arī starp sesijām. Ja tas ir nepieciešams, un klienti tiek aicināti arī sazināties. Bet, protams, vēl viena ārkārtīgi būtiska lieta ir faktiski, ar ko sākas un beidzas DBT, ir komanda. Kā mēs nekad nestrādājam vieni. Ja terapeits strādā viens, faktiski tas nav DBT. Jo DBT ir izveidots kā komandas terapija. Tas nozīmē, ka ja mēs esam 5, 6 līdz 8, tā kā 4 līdz 8 terapeiti. Mēs strādājam visi ar saviem klientiem, visi šie klienti nāk prasmu grupā, un mana kolēģa klients ir arī mans klients. Tādā nozīmē, ka mēs zinām, tā kā, klientam, protams, jāpiekrīt tam, ka mēs komandas tikšanās reizēs varam runāt par kaut kādām lietām, kas notiek viņa dzīvē. Piesakoties DBT terapijai, klients un cilvēks apzinās, ka tas jau ir darbs komandā, un ka tur ir tie pārējie terapeiti, kuri arī ir iesaistīti visā šajā procesā. Kuri arī ir iesaistīti, un galvenais faktiski terapeitu uzdevums ir runāt ne tik daudz par saviem klientiem, bet par sevi pašu, to, kā viņi jūtās tajā procesā, ar ko viņiem ir grūti, jo klienti, kuriem ir emociju regulācijas grūtības, ļoti bieži var būt krīzēs, kurās viņi redz visu melnbalti un viņi negrib nekādas terapijas un tā tālāk. Un tad arī mēs runājam par terapijai traucējošiem procesiem, kas mēdz notikt. Un viņi notiek arī ar mums kā terapeitiem, tā kā mēs arī varam kļūdīties. Un tas ir viens no DBT pamata postulātiem, ka mēs visi kļūdāmies. Līdz ar to mums vajadzīgi citi, kuri mums palīdz saredzēt savas kļūdas, novērst savas kļūdas, darīt labāk. Jā, ka tas darbs komandā ļauj tev kā terapeitam būt efektīvākam darbā ar klientiem. Jā, šīs divas skan pēc tādām, viss skan pēc lielām atšķirībām no citām terapijām, bet tā telefona pieejamība un darbs komandā skan gana jauni, īpaši priekš Latvijas šobrīd. Jā, tas skan gana jauni, bet tas ir kaut kas tā ir visvairāk pētītā pieeja un ar visaugstākiem pierādījumiem. Paškaitējuma novēršanā, tā kā mēs zinām, ka tas ir efektīvi. Pašnāvību domu novēršanā, pašnāvības mēģinājumu novēršanā, ļoti liela nozīme ir tam, ka mēs esam komandā un ka, ja tas klients pie mums nāk, viņš zina, ka viņš mums ir svarīgs, patiešām svarīgs, jo es domāju, tā kā tas kontakts ir tiešām ciešs, kurš izveidojas, un viņš ir arī svarīgs visai komandai. Un ja vien es esmu kādam šai dzīvē vajadzīgs, tas manu pašnāvības riskus samazina ļoti. Jā, ja tu nāc uz DBT, tu būsi vismaz 6 cilvēkiem vajadzīgs. Jā, un 6 cilvēki par tevi rūpēsies. Un tas ir daudz, un tas ir ļoti labi. Jā. Un tas, ko es gribēju pateikt, tu jau ik pa laikam piemini, bet ja mēs domājam, kur ir tie cilvēki, kuri iegūtu no šīs terapijas visvairāk, vai kuri
ir tie, kuriem es teiktu, šī ir tā cilvēka grupa, kuriem vajadzētu DBT. Kuri tie būtu? Tu minēji par pašnāvības domām, tu minēji par paškaitējumu. Kuri ir tie cilvēki vai tās psiholoģiskās grūtības, kurām DBT aiziet vislabāk? Jā, tā kā cilvēki arī ar dusmu kontrolas problēmām, tā kā kaut kas, ko viņi vērš pret sevi vai pret citiem, tā kā intensīvas emocijas, kuras es nevaru, kuras man ir grūti kaut kādā veidā neizgāzt uz āru vai pret sevi vai pret citiem cilvēkiem. Tu to domā ne tikai, jo, ja mēs domājam par dusmām, pirmais, kas man nāk prātā, ko mēs esam pieraduši vairāk domājam par tādu fizisku, tā kā iesist, pagrūst, bet tu domā arī par tādu emocionālu. Pagrūst, kliegt, tā kā taisīt drāmas, krist uz zemes, tā kā to dara bērni. Arī bērniem šobrīd ir izveidots DBT, kur gan primāri vispirms darbs ir ar vecākiem, bet tieši bērniem, kuriem ir emociju regulācijas grūtības. Un tad, jā, tā kā kaut kas, kad cilvēki dara pār sevi vai grib darīt pār sevi vai citiem, un arī cilvēki, kuri vēlas tā kā savas emocijas visu laiku kaut kādā veidā noregulēt ar vielām, ar ēdienu, tā kā ir DBT speciālisti strādāt protokoli alkohola atkarībai, vielu atkarībai, procesu atkarībai, un arī ēšanas traucējumiem, tā kā tas arī ir viens no tādiem ļoti labiem, veidiem, kā palīdzēt. Arī cilvēkiem, kuri cieš no depresijas, tā kā viņi arī var daudz iegūt no tā, cilvēkiem, kuriem ir izteiktas bipolārie traucējumi, kur ir depresija, kur mainās ar mānijas vai hipomānijas stāvokļiem. Arī tur ir pētījumi, ka tas arī strādā, un cilvēkiem ar uzmanības deficīta problēmām un autiskā spektra problēmām, tā kā īstenībā ļoti plaša. Jā, visur tur ir emocija regulācija kā ārkārtīgi būtisks komponents. Jā, un tu stāsti, ka tas ir ļoti plaši, un stāstot liekas, šim būtu jābūt bezmazliet katrā skolā jāmāca, vai ir gadījumi vai grūtības, kur varbūt šis virziens nebūtu tas piemērotākais, un kur mēs teiktu, TBT ir šim, bet šim varbūt labāk tomēr nē. Jā, tā kā cilvēki, kuri ļoti, ļoti sevi apvalda, tā kā pa daudz visu laiku dzīvo pēc standartiem, ļoti sevi ierobežo ar izteiktu perfekcionismu. Cilvēkiem ar ēšanas traucējumu otru virzienu, kur viņi ļoti ierobežo savu ēšanu, ļoti apspiež emocijas tā, ka tās nejūt. Un tad, tā kā šiem cilvēkiem varbūt arī ne. Un tad cilvēkiem, kuriem vienkārši tās grūtības nav tik lielas, tā kā mēs negribēsim viņus pēdiņās mocīt ar tik intensīvu terapiju. Pusgadu tādu, tā kā, ja man vienkārši vēlas no zirnekļiem, tad man nav jāiet uz DBT. Tā kā to var pats iet uz pagrabu un to zirnekļus pētīt, vai tikt ar to galā, to sauc par ekspozīciju, vai izmēģināt KBT, kas ir arī ļoti labi. Tā kā tas, jo sarežģītāka ir situācija, jo grūtāk ir tikt ar dažādām dzīves grūtībām galā, jo īstenībā DBT ir piemērotāks. Jā, tu sarunas gaitā arī vairākas reizes minēji par tām krīzēm. Tas laikam varētu arī būt viens tāds atslēgas vārds, vai ne? Jo vairāk man ir to krīžu dzīvē, jo biežāk, jo ja es piedzīvoju lietas kā krīzi katru otro dienu, tad DBT man ir ļoti piemērots. Ja man nomirst partneris, un es, protams, esmu objektīvā krīzē, un es sēroju, tad tur nevajag DBT. Tā kā tur vajag tūs labus cilvēkus, ļaut sev raudāt un izdzīvot to. Tas nenozīmē, ka krīze nevienmēr būs saistīta ar to, ka obligāti man vajag psiholoģisko palīdzību. Tā kā reizēm man draugs vajag vairāk nekā psihologu. Jā, bet var iedot piemērus, kuras būtu tās krīzes, kur ir skaidrs, ka šis varbūt gluži nav par sērām vai tādu vienu incidentu, kur man vajag tos tuvos mīļos blakus vai, nezinu, vienkārši paskatīties Netflix un ietīties divāniņā. Kuras ir tās krīzes, kuras tu domā, ka tu stāsti par DBT? Tas visvairāk ir tā kā manas piedzīvotās krīzes vai krīzes, kuras es reizēm radu. Tā kā piemēram,
Un bieži vien cilvēkiem, kuriem ir emociju regulācijas problēmas, un faktiski lielākajai daļai ir traumatiskas bērnības pieredzes, un cilvēki ar traumatiskām bērnības pieredzēm bieži, diemžēl, turpina kaut kādā veidā nokļūt situācijās, kuras nav viņiem labvēlīgas. Tā kā, piemēram, ja man ir zema pašcieņa, jo mans tēvs ir man visu laiku kritizējis bērnībā, tad man piedāvā kaut kādu absolūti brīnišķīgu darbu. Un es domāju, ka Dievs, nē, es to nekad nevarēšu. Un es neaizēju uz interviju. Un tad, protams, man ir krīze, jo es neesmu aizgāju uz interviju, man nav darba, un es sēžu bez darba 3 mēnešus. Bet vai tā ir krīze, kas ir līdzīga tam, ka man nodeg māja? Nē, tā ir krīze, kurā kaut kādā ziņā es esmu pati bijusi iesaistīta. Un atkal, te atkal ir dialektika. Mēs negribam teikt, es esmu pati vainīga, ja es esmu tajā krīzē nonākusi, jo tas nepalīdzēs. Tā kā man ir mana pieredze, kuras dēļ es pieņēmu lēmumu neaiziet uz darba interviju, un tādēļ es nedabūju šo lielisko darbu. Un man ir slikti, man ir depresija, un tad es jūtos tik slikti, ka es braucu šausmīgi ātri ar mašīnu vai noparkojos, man ir vienalga kur, un tad man uzliek sodu, un man jau tāpat nav naudas, un tad man ir vēl sliktāk, un vēl sliktāk, un vēl sliktāk. Tā kā tur ļoti bieži ir kombinācija ar negatīviem dzīves notikumiem un to, kad man nav prasme ar viņiem veiksmīgi tik galā. Jā, tas veids, kā es reaģēju katru reizi, ir tāds ugunsgrēks. Jā, tas ir ugunsgrēks katru reizi, un arī tās ir grūtības, piemēram, uzdrošināties prasīt palīdzību no citiem cilvēkiem veselīgā veidā. Tā kā nevis prasīt, lai viņi man tagad visi ziedo naudu, jo es neesmu aizgājis darba interviju, bet patiešām es to neizdarīju. Es varu prasīt cilvēkiem, es varu lūgt palīdzību, lai viņi man atbalsta šī brīdī, lai viņi man piedāvā vēl kaut kādas citas darba iespējas. Es varu iedarīt brīvprātīgo darbu un tā tālāk, kas būtu veselīgi. Bet, diemžēl, cilvēki ar traumatiskām pieredzēm zem pašcieņu ļoti bieži izvēlās paligultā, paņemt savu glāzīti sarkanvīnu un vienkārši turpināt dzert vienu un otru un trešo, jo tāpat viss ir slikti, jā. Un tad pēc tam ir nākamā krīze, jo es neesmu atbildējis saviem draugiem, kas man ir zvanījuši, un tad viņi apvainojas, un viņi negrib ar mani runāt, un tas ir tas veids, kādā krīzes var rasties katru otru dienu. Jā, un teiksim, ja cilvēks iet šajā DBT terapijā, tu jau drusku arī ieskicēji, tu brīnišķīgi jau ieskicēji lietas tālākas priekš, bet ja cilvēks iet terapijā, kā var redzēt, ka tās pārmaiņas notiek? Kas ir tas, kā mēs varam redzēt, DBT terapija strādā? Jā, tur ir tie pētījumi, kādēļ šī ir visvairāk pētītā metode un ir tik labi viņu pētīt, jo ir ļoti skaidri, ko mēs darām. Tā kā ir ļoti skaidri mērķi, piemēram, ja mans mērķis ir es nezinu, kāds var būt mans mērķis, pārstāt graizīties, tad es vienkārši graizos nevis katru dienu, bet vienreiz mēnesī, un tas jau ir milzīgs panākums. Jā, ka tās pamanāmās. Jā, tā kā nevēlamās uzvedības samazināšanās, kuru var mērīt ar šo dienas grāmatu palīdzību, jo dienas grāmatas mēs lūdzam cilvēkiem pildīt, un vēlamās uzvedības palielināšanās. Līdz ar to tas ir kaut kas ir ļoti, ļoti labi izmērāms. Un tad mēs varam skaidri redzēt progresu. Jā, ka mēs gribam mazināt to nevēlamo uzvedību, kā tu minēji, piemēram, graizīšanās, paškaitējums, tādas lietas, un tā vietā ielikt to vēlamo uzvedību. Tā kā, ja mēs esam draudzenes un ja es vienkārši katru dienu tevi nobloķēju WhatsAppā, jo es ar tevi sastrīdos, un tad tu mani nobloķēji WhatsAppā, tad varbūt tā kā šie konflikti un bloķēšana ir kaut kas, ko mēs ieliekam tajos mērķos. Un tad, ja es tev tad, kad es esmu apvainojusies, ka tu man neesi uzrakstījusi šodien, ja es tev saku, Guneta, man tevis pietrūkst, lūdzu uzraksti man. Nenobloķē mani. Jā, lūdzu uzraksti man, es tad neesmu no tevis dzirdējis visu dienu. Tad šī ir vēlamā uzvedība, un mēs redzam, tā kā šī ir viena diena, kad mēs vienotru nenobloķējam. Izklausās, ka ir vērts pildīt tās dienas grāmatas. Jā, absolūti. Jo tas arī palīdz būt apzinātākam, un tas, par ko mēs vēl nerunājam, mēs nerunājam par apzinātību.
un apzinātības veicināšana ir kaut kas, ko arī palīdz dienas grāmatas. Un dzenbudisms bija viens no 3 vaļiem, uz kura Linehana būvēja šo pieeju. Un apzinātība ir tā kā ļoti, ļoti centrāla DBT. Tā kā būt apzinātam par to, kur es esmu, ko es redzu, dzirdu, sajūtu, ko es domāju, ko es jūtu, ko man saka manas emocijas, kādas ir manas vajadzības un tā tālāk. Jā, man liekas, apzinātības vārdu, jo mēs arī šobrīd dzirdam gan bieži, un tas kļūst aizvien populārāk, kas ir forši, un ka šajā gadījumā, man liekas, ir svarīgi, ka tu piemini, ka apzinātība ir nevis vienkārši tāds hipsterīgs vārds, kuru pielietot un aiziet kafejnīcās un tam līdzīgi, bet ka tā ir tiešām tāda daļa no terapijas un svarīgs elements no visa tā, kas man uztur kopā, īpaši no DBT skatījuma. Varbūt šis ir mirklis, ka tu vari pieminēt arī tos pārējos blokus. Mēs zinām, ka DBT ir tie lielie akmeņi, ir apzinātība, ko tu minēji, bez kuras absolūti DBT nav iedomājams. Tā ir sirsniņa. Tas ir kaut kas, kas nav iedomājams. Turklāt, es domāju, šobrīd apzinātība ir kļuvusi par biznesu. Linehanai nekad tas nebija bizness. Tā kā tas, kā viņa strādāja tiešām, lai dotu cilvēkiem, un tas viņai palīdzēja pašai, ņemot vērā arī to, ka viņai pašai bija bijušas nopietnas emociju regulācija problēmas. Un viņi varēja vienkārši tā kā mācīt šīs prasmes tā kā vietā, kur nebija taisīts remonts 30 gadus, un viņi par to neuztraucās, ja cilvēki vienkārši nāk un sēž uz grīdas, jo viņiem vienkārši tā kā tas ir galvenais. Šobrīd tā kā, tas ir tā kā, mums visiem ir jāmācās kļūt apzinātiem, bet tas veids, kādā viņi tam piegāja, bija ļoti, ļoti vienkārši, tā kā mēģinot tiešām palīdzēt cilvēkiem būt šeit un tagad tā vietā, lai viņi maltos par domām par nākotni vai dzīvot kaut kādās savās pagātnes traumās. Tā kā apzinātība ir un paliek tā kā ļoti, ļoti, ļoti centrāla. Un tā ir arī daļa no šīs emociju regulācijas būtības. Bet emociju regulācijai kā tādai, tieši darbam ar emocijām ir atsevišķa arī, protams, liela vieta šajā pieejā. Tā kā tās ir daļa no prasmēm, kuras mēs mācam. Un tā pavisam vienkārši, tā kā atkal apzināties, ko es jūtu, nosaukt vārdā, ko es jūtu, saprast, cik tas ir spēcīgi, ko es jūtu, saprast, ko tā emocija saka man, ko tā emocija saka citiem, un cik man lielā mērā vajag šobrīd vadīties pēc viņas un sakot viņas pavadē, vai varbūt man vajag izvēlēties kaut ko citu. Tā kā tur ir vesela prasmu sērija, kas ir veltīta tieši emociju regulācijai, kura ietver arī preventīvo darbu, piemēram, rūpes par sevi. Un tad ir starppersonu attiecība prasmes, kuras mēs mācām, kā labāk pateikt nē, kā labāk izteikt savas vajadzības, kā uzturēt attiecības, kā būt jaukam pret citiem un izturēties cieņpilni, kā būt godīgam. Tā kā šī tāda vēl viena prasme grupa un visbeidzot, kā tikt galā ar šiem tik ļoti spēcīgiem krīžu brīžiem, jeb distresa tolerance, kurā mēs atkal mācam tad dažas prasmes, kā vienkārši nepadarīt lietas sliktākas, un arī kā pieņemt to, ka tā dzīve viņa ir tāda, kāda viņa ir, un viņa mums reizēm, tā kā tu teici, tā kā dažreiz tas dieviņš mums vienkārši tā kā uzsūta kaut kādas nelaimes traģēdijas un visu kaut ko mums ir jāmācās pieņemt un uz ko mums jāmācās efektīvāk rēģēt. Jā, izklausās pēc daudz prasmēm, bet izklausās pēc ļoti vērtīgām prasmēm. Jā, es jau teicu, tur ir visvairāk no visām, nevienā citā terapijas virzienā nav tik daudz prasmju. Un arī mazs noslēpums, tā kā citi terapijas virzieni arī aizņemas no DBT prasmes. Brīnišķīgi. Mēs lietojam to, ko lietoja senajā Grieķijā, mēs lietojam to, ko lietoja Tibetā pirms 1000 gadu. Šis ir pārbaudīts, ka tas strādā, tad mēs to lietojam. Jā, liekas, tā kā forši, ka DBT paņem tādas esences no visām tādām svarīgākajām lietām un sakombinē kopā. Jā, un otrādi daudzas citas skolas arī ņem no DBT, un es domāju, tas ir par ko mēs runājam ļoti bieži, ka mēs runājam par dažādu terapijas virzienu integrāciju. Tā kā tas ir
ļoti normāli un labi. Bet tiešām tā kā prasmes ir gandrīz visām dzīves situācijām. Jā, un domājot par attiecībām terapijā, tu jau pieminēji, ka tās ir tādas ciešākas, biežākas, varbūt nekā tas būtu tipiski pieejamas. Bet, ja mēs domātu par mītiem, kas ir tie mīti, kurus tu teiktu DBT apvij visbiežāk? Vai ir vispār mīti par DBT? Man liekas, mīti ir vispār par kognitīvu behaviorālo terapiju diezgan daudz. Par to, ka viņa nav pietiekami dziļa, par to, ka viņa nepievērš uzmanību emocijām, vai tā kā par to, ka viņa pa daudz fokusējās uz domāšanu vai uz darīšanu un nepietiekami fokusējās uz būšanu kaut kādos procesos un tā tālāk. Tie ir drusku mīti. Īpaši domā par šiem trešā viļņa DBT, KBT virzieniem, kognitīvu behaviorālās terapijas, pie kā pieder arī dialektes behaviorālā terapija. Es domāju, mēs īstenībā ļoti daudz palīdzam cilvēkiem būt pieredzēs tā vietā, lai izvairītos no pieredzēm. Un domājot par emocijām, tā kā mēs par viņām priecājamies, mēs ļaujam viņām būt, mēs ļaujam viņas izjust. Mēs negribam viņas izmest miskastē un aizmirst. Tā kā tieši otrādi mēs ļoti, ļoti pievēršam uzmanību tam, ko viņas mums saka un kādas ir mūsu pieredzes. Man liekas, tas ir viens no mītiem, ka tas ir pa daudz orientēts uz uzvedību. Tas nav. Un vienlaikus ir. Jā, dialektika vai nevienlaikus ir, vienlaikus nav. Jo no vienas puses, jā, kā tu minēji, ka šī terapija tomēr ir arī tāda ļoti strukturēta tajos savos pamatos, ka katra sesija tomēr ir tāds skaidrs plāns, kur cilvēks ir atnākot terapiju, mēs ņemsim to dienas grāmatu, mēs runāsim tā kā par tām lietām un uzvedībām, un ka tur ir ļoti daudz tās prasmes, un kaut kādā brīdī varētu rasties jautājums, ja viss ir tik ļoti par tām prasmēm, kā teica atšķir grāmatiņu, izmanto šo prasmi, tad kur paliek tas pārējais? Bet arī tam ir tur vieta. Jā. Okay. Kā tev liekas, kas ir tas, ko varētu pārprast par šo terapijas virzienu? Vai tev ir gadījies, ka cilvēki, runājot vai dzirdot par DBT vai interesējoties par DBT, ka viņi pārprot kaut kādu to būtību vai tās lietas, ko DBT dod? Vai ir kaut kas tāds pārprotams? Varbūt, jā. Varbūt dažreiz pat var pārprast to, ka DBT ir pa daudz prasīgs vai pa daudz kaut kādā ziņā nežēlīgs. Tā kā mēs patiešām dažreiz cilvēkus nepieņemam terapijā, ja viņi nav gatavi veltīt tam laiku. Tā kā ir citi terapijas virzieni, kur viņi var iet, un viņi var iet reiz nedēļā, viņi var neko daudz nemainīt savā dzīvē, un vienkārši tā kā ļaut sev izventilēt kaut kādas grūtības, kas arī ir, es domāju, reizēm ir ļoti nodrīgi. Varbūt tas, un tad varbūt arī reizēm arī kolēģi pārprot šo te kontaktu starp sesijām. Es domāju, arī mēs paši reizēm pārprotam. Tā kā fokusējoties uz to, ka tagad tā kā bailēs daudziem terapeitiem, daudziem studentiem ir bailes dzirdēt tā kā kaut ko tipiski neiesaka darīt. Tā kā viens cits terapijas virziens neteiks, zvani man, tā kā 3 naktī, ja tu gribi nolikt no vanšu tilta. Un mēs to sakām. Tā kā ne visi, protams, mēs nesakām vienmēr 3 naktī, jo mums ir savas robežas, tāpat arī, protams. Bet tā kā tas nav par to, ka mēs tagad, un tad ļoti bieži cilvēkiem vai studentiem, piemēram, liekas, tā kā tagad es viņam ļaušu sev zvanīt, un tas nekad nebeigsies, un viņš ar mani tur kontaktēs tā kā visu laiku, un gribēs kļūt mans labākais draugs. Varbūt dažreiz gribēs, bet mēs vienmēr paliekam pie tā, ka tam ir robežas. Un ja tas notiek pa daudz, mēs arī par to varam runāt tā kā šī terapijas procesa laikā, bet faktiski tie ir retāki gadījumi, daudz retāki nekā kad tiešām kāds sāk mums tur zvanīt pa daudz. Ir vairāk otrādi, cilvēkiem ir neērti traucēt savu terapeitu. Skan pēc latviešiem kaut kādā mērā. Bet tas nav tikai latviešiem, tas ir diezgan universāli. Un tas viens no mītiem ir, ka tas būs tā būs katastrofa, tas nekad nebeigsies, bet tā nav taisnība. Jā.
Jā, un tagad šādi stāsti man ik pa laikam aiziet domas atpakaļ pie tām attiecībām, ka šīs tomēr ir tādas ļoti tiešām tuvas un ciešas ar tādām rūpēm, bet arī tādu robežu un limitu ietveros. Jā, un kas ir tas, kas tevi šeit piesaistīja? Tu esi tik daudz mācījusies pirms tam dažādas tās terapijas. Kas tev ir tas, kas DBT piesaista? Jo es zinu, ka tu arī esi DBT fans, vai ne? Tā kā tu arī esi fanu pulciņā. Jā, es domāju, ka es esmu kaut kādā ziņā iemīlējusies šajā terapijas virzienā, un tas nepāriet. Tā kā man viens kolēģis no Vācijas nesen teica, ka viņš ir atradis citas terapijas mājas, bet viņš teica, man liekas, ļoti skaisti, ka kaut kādā brīdī tev strādājot ar cilvēkiem pienāk brīdis, ka tu tā kā atrodi savas terapeitiskās nājas, tā kā meklējot starp dažādiem virzieniem, starp dažādām pieejām. Un man šīs liekas tā kā kaut kādā ziņā mājas. Es domāju, man ļoti patīk šī vidusceļa meklēšana. Tā kā es domāju, es nekad neesmu bijis cilvēks, kurš tā kā ļoti konfliktēt ar citiem. Un man patīk, ka mēs varam palīdzēt arī citiem saskatīt dažādas perspektīvas, dažādus, atrast patiesību jebkurā perspektīvā. Ļoti bieži kaut kādu patiesības graudu. Un īstenībā es domāju arī tas garīgums, kas ir šajā terapijas virzienā. Un ar to tā kā Linehana ir vienmēr bijusi, tā kā viņa nāca no ģimenes, kura bija diezgan reliģioza, tad faktiski viņas visi darbi ir diezgan arī pilni ar visdažādāko, un tā kā nav nozīmes virzienam, tā kā vai tā ir kristietība vai budisms vienalga, tā kā tur gandrīz visur ir runa par kaut ko vairāk nekā tikai mēs paši, par to, ka mēs esam saistīti viens ar otru un arī ar kaut ko vairāk nekā tikai mēs. Un jā, tā kā tur ir daudz tādas ļoti simpātiskas idejas un tā kā tur ir DBT gars, tā kā, kur patiešām var sajust, ka tu esi tajā virzienā. Jā, cik forši, ka tu pieminēji par to garīgumu, man liekas, tas iet kopā ar to apzinātību, un tā ir tāda ļoti centrāla lieta. Un tas, kas man ļoti patīk, ir, ka tas garīgums, arī kā Linehana pasniedz, ir kaut kas plašāks par klasisko reliģiju, kā mēs to varētu iztēloties, ka tur ir, ja nu gadījumā kāds klausās un sabīstās no tā, ka tagad būs jānāk un jāskaita tēvreiz vai tam līdzīgi, absolūti nē, bet ka to garīgumu mēs varam atrast puķē, augā, daļā no pasaules un sevī gal galā. Tā kā šis arī man liekas ļoti, ļoti simpātiski un es tev absolūti pievienojos tā kā šiem vārdiem. Jā. Un saikne, tā kā tas, ka mēs esam kopā. Man liekas, man vienmēr ir paticis būt daļai no kaut kā, tā kā nevis tikai vienai. Un es domāju, tas darbs komandā ir ļoti, ļoti atbalstošs un brīnišķīgs. Jā, un kas ir tas, ko tu esi sev paņēmis no DBT? Es zinu, ka man ir pāris mīļākās prasmes, un īstenībā, ja es domāju, kāpēc es gāju mācīties DBT, tad, kad es tev zvanīju un teicu, vai var vēl ilgt pēdējā vilcienā, es vienu dienu sēdēju un sapratu, jo bija universitātē viena lekcija, un tu stāstīji par radikālo pieņemšanu, un tu pastāstīji par to prasmi, un paiet vairāki gadi, es nonāku līdz šim mirklim, un es esmu jau izlēmusi, ka es nemācīšos DBT, jo tik daudz jau, kas ir būtis, varbūt drusku nevajag. Un tad sēžu un saprotu, man atnāk tā mana apskaidrības sajūta, ka tā radikālā pieņemšana ir mani izglābus. Tā kā, ka es esmu visus šos gadus šo pati nemanot darījusi ar tiem vārdiem, ko tu mums stāstīji par lekcijā, tā kā notiek tā, kā notiek. Un tad sapratu, wow! Šī ir tā prasme, kuras dēļ es sāku mācīties DBT un sapratu, ka šis strādā, šis ir tas, kas man ir ļoti izvilcis tiešām grūtos brīžos. Kuras ir tās prasmes, kuras tu esi sev paņēmusi no DBT ikdienā, vai kas ir tās tavas vērtīgākās vai visvairāk klātesošās lietas, ko tu pati no DBT izmanto? Es domāju, es lietoju viņas esas. Tas ir viena no idejām, ar kurām vienmēr dalās DBT studenti. Man liekas, arī jūsējā grupā tas bija tā kā, cik laba kļūtu mūsu dzīve, ja mēs paši lietot tās prasmes, kuras mēs mācām citiem. Es cenšos viņas lietot pati. Daudz, jā. Es domāju, to radikālo pieņemšanu, ko tu saki, es droši vien devu jums to vingrinājumu. Jā, par to mēs sēdējām ar atvērtām rokām un teicām,
viss ir tā kā tam jābūt. Un tad, kā vienmēr ir daudz cilvēku, kuri saka, nē, tā tam nav jābūt. Tad mēs drīkstam teikt, ir kā ir. Tā kā, jā, un tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Daudzos arī krīžu brīžos manā dzīvē tā kā, jā, palīdzēt pieņemt to radikāli. Bet ne tikai, es domāju, tā kā mēs visi esam laiku pa laikam kaut kādos viļņos, un tad ir labi pateikt sev stop un mēģināt saprast, tā kā, jā, vai man vajag šobrīd rīkoties, vadoties pēc emocijām, vai visas interpersonālās prasmes, tā kā izteikt lūgumus, pateikt nē. Es droši vien dažreiz arī varētu lietot to vairāk. Dažas prasmes. Mums vienmēr ir kaut kas, ko mēs varam lietot arī vairāk. Jā, kā jau mums visiem, vai ne? Jā. Okay. Lieliski. Un, ja šobrīd cilvēks, kas klausās, domā, vai man ir vērts pamēģināt, kas būtu tie tev galvenie ieteikumi vai tev argumenti, kāpēc teikt? Tā kā, jā, ir vērts pamēģināt. Pat ja izklausās, ka ir daudz, pat ja izklausās, ka ir intensīvi un ka ir daudz ko darīt šajā terapijā. Kas būtu tas, ko tu ieteiktu vai ko tu atbildētu šim cilvēkam? Es nezinu. Es teiktu viņam, varbūt tev to tiešām šobrīd nevajag. Tā kā, mums ir visi šie instrumenti. Ok, bet ja tev nav viņas laika lietot, varbūt tas nav tas labākais brīdis. Es nezinu, tas ir tā kā sātana advokāts, tā kā mēs varam mēģināt viņu atrunāt, un tad viņš pats pieņem lēmumu, ka viņam to tomēr vajag, jo tas ir ļoti interesanti, kas tad ir tie instrumenti, kas mums ir mūsu rīcībā, un ko mēs viņam sakam, varbūt tev nevajag šobrīd. Jā, ir ok. Un atkal, tā kā otra puse šai dialektikai ir, man tās prasmes tiešām liekas aizraujošas. Tas ir tik fantastiski, ka var atrast atbildes, pat ja mēs zinām, ka viņas nekad nebūs pareizas. No otras puses, tā kā tur ir ļoti daudz pareizu atbilžu. Un tur atkal ir dialektika. Tā kā no vienas puses pati zinu, kas man ir vairāk vajadzīgs, no otras puses ir kaut kas, ko es varu pamēģināt, ko citi ir lietojuši un kas ir strādājis daudziem cilvēkiem. Tā kā. Jā, un man kaut kā vienmēr nāk prātā, domājot par cilvēkiem, kas atnāk pirmajā reizē, un skaidrs, ka tu esi gana nobijies, kaut kas pilnīgi svešs un daudz no tevis prasa, un tev ir jārunā. Katru nedēļu jātiek prasmi grupās. Un cik forši redzēt to dinamiku, ka sākumā viss ir šādi, un tad man stāv prātā vienas brīnišķīgas klientes, kura nāca tā kā sākumā tāda kautrīgāka, atturīgāka, un tad beigās viņa minēja, ka šis ir kaut kas, kur pat ja tu negribi kājas, tevi nes uz to grupu nodarbību, jo tas ir tas, kur tu sajūti beigās to tuvību, kaut kādu to svarīgo sajūtu. Un, jā, kā mēs teikt, nepamēģināsi, neuzzināsi, vai ne? Un tajā pašā laikā, ja tev ir absolūti sajūta, ka šitas nav priekš manis, tad varbūt tiešām arī nav. Varbūt arī nav, jā. Bet gadījumā, ja nu kāds klausās, viņš saprot, šis ir priekš manis, man šo vajag, es absolūti šim parakstos un gribu pamēģināt, kur cilvēki var atrast info par šo, kā cilvēki var nokļūt uz TBT grupām. Šie cilvēki var atvērt mūsu mājaslapu. dbtlatvija.lv un atrast tur komandas un rakstīt komandu vadītājiem. Un tad viņiem palīdzēs atrast piemērotāko vai iespējamāko veidu, kā viņi var tur nokļūt. Tā kā mums ir arī sociālie tīkli, es ceru, ka mums viņi kļūs vairāk. Tā kā pagaidām mums ir Facebook Messengers, kur cilvēki reizēm raksta. Tā kā, Jā, izmantot plašo internetu, un es tad varētu arī noteikti pievienot aprakstiņā apakšā gan mājaslapu, kur tu minēji, kur cilvēki var izvēlēties pēc komandām, vai ir arī Instagrams vai kaut kas tāds, vai tu minēji ir Facebooks. Mēs attīstīsimies. Attīstīsimies. Ir jāsako līdzi noteikti pārmaiņām. Ir, jo tad, kad šis būs, tad jau būs. Ok, super. Paldies tev, Mīņš, par sarunu. Ja kādam ir sajūta, ka ir palikusi tāda mazuma garša, tad laipni lūgts DBT terapijā. Varēs uzzināt visu, ko mēs šeit runājam.
Vai arī DBT ir tiešām populārs, un man ir prieks redzēt, ka ir gana daudz grāmatu, kas ir pieejamas, ir gana daudz video un visādi tādu lietu, ko pētīt. Jā, arī YouTube video ir mazas brīnišķīgas animācijas izveidotas katrai prasmē. Tu pieminēji skolas, emociju regulācijas programmas, kuras ir skolās. Viņām ir saknes DBT ļoti bieži. Tā kā tas ir daudz, kur šīs prasmes tiek arī popularizētas. Brīnišķīgi. Paldies tev, un esam tad apzināti šajā dzīvē, pielietojam tās prasmes, un tad jau tiekamies citā reizē. Labi, paldies!